Pašreizējais brīdis. Aizstāvības kaujas pozīcijā. Jā. Pastāvam par savu viedokli. Nākamos izstādi izaicinājumi, piedāvājumi, cilvēki ar saviem viedokļiem, visādi varianti, visādas lietas. Un tu ļoti labi apzinies, kas tev ir vajadzīgs, kas tev ir nepieciešams, un neviens neies tavu pārliecību mainīt. Jo kavas apakšā, kavas septītnieks izvēlas priekšā grūtības pieņemt lēmumu, daudz variantu, nezinām, kuru kausu izvēlēties, kurā virzienā doties, savu veidu ilūzijas, beigas klāt, viss ir slikti, viss ir beidzies. Kas ir beidzies? Zobens septītnieks. Jums varbūt likās, ka jūs dzīvojāt savā veida ilūzijā, vai nesapratāt, kas notiek, bijāt apmānīts, un jūs noskaidrojāt patiesību. Jūs uzzinājāt situācijas apslēpto nozīmi. Un, ja ne kāds aizgāja no jums un atstāja jūs šoku stāvoklī, tad to izdarījāt jūs. Jā, jo jūs redzat cauri visām šīm ilūzijām, cauri šai situācijai, kura sevī ietvēra, ka tu vari uz mani paļauties, tu vari uz mani uzticēties, un tu beigās redz, kā ilūzijas sagrūst. Un tad mēs pieliekam punktu visiem šiem māņiem, šiem viltībām, šīm visām situācijām, kurās mēs domājam, ka mēs daram vienu, ka mēs saņemam to, bet īstenībā izrādījās, ka es devu tam, īstenībā aizgāju pavisam citur un, ne šis, ne tās. Bet tu stāvi aizstāvības pozīcijā. Tev ir viss. Tu vairs negribi dzirdēt ne no šī cilvēka, ne no šīm situācijām, visas, kas tev ir darījušas grūtumu, tagad tu māki un esi piesardzīgs un uzmanīgs un spēj redzēt cauri visam bullshitam. Es gribēju teikt huņām, bet pateicu. Bērniem izgriez. Tavs izaicinājums ir tavas sirds, tavas emocijas. Tad, lai arī tu stāvi šajā augstajā pozīcijā, kaut kādos brīžos tev tavas šīs emocijas stājās pretī tam, par ko tu pastāvi, jo tu centies izvairīties, tu centies būt nekāpt uz tiem pašiem aciem grābekļiem, teiksim tā. Un tavs izaicinājums ir saprast ar prātu un neļauties savām emocijām, neļauties klausīties savā sirdī. Jo kāds var spēlēt uz tavām sajūtām, bet tu tāds, Man teica, ka man savas sajūtas ir mans šķērslis, mans emocijas, mana pārlieku lielā emocionalitāte, pārlieku lielā uzticība cilvēkiem, pārlieku lielā atvēršanās. Domāju, ka visi taču cilvēki grib labu, viņš taču grib tikai to, jo es taču, man taču grūti, jā. Kāds cilvēks meklē izdevīgumu, kāds cilvēks meklē tavu vājo spotu, lai uzspiestu tev uz pareizajām pogām. Tāds, nebūs. Es redzu cauri un vairs neiešu vecajās sliedēs. Nē. No more vecās sliedes. Pagātni, kas iespēdo nākotni, ļoti labi. Virzamies uz priekšu, mugura ir uzgrieztā. Ejam tālāk. Lai vai kāda būtu šī situācija, attiecības darbs, jebkas, ko tu dari, tu virzies tālāk uz priekšu nākotnē, tu jau rīkojies un esi pamatoti
balstīts uz izdošanos. Es nezinu, tas, laikam, skana neloģiski, bet pagātni, kas attālinās zižļu karalis, tad tu esi pozīcijā, kur tu nāc no pagātnes ar savu pārliecību, ar savu iekšējo spēku, ar savu iekšējo nostāju. Un tiešām neviens tev vairs nevar neko pateikt. Tāpēc, ka neviens tev nepārliecinās, neviens tev neko neieskaidros. Tu ļoti labi apzinies pats visu. Un tu esi šo mācību iegūst sāpīgā ceļā. Un vairs netaisies sevi pielaist klāt nevienu cilvēku, nevienu situāciju, kur nodarīs pāri, kur nodarīs sāpes, nožēlu. Ja? Tagad tu skaties uz visu ļoti, ļoti prātīgi. Un varbūt savā veidā pat esi uzbūvējis kaut kādu sienu, lai neļautu citām lietām, situācijām, cilvēkiem ietekmēt tevi, jo tu vēlies iegūt savu šo spēku un balansu. Paļaujieties pašam uz sevi, jo citi cilvēki tomēr baigie. Tava vēlēšanās, tavas cerības un sapņi, zobens sešanieks, exactly, tieši tas, ko es tev teicu. Krāvājam somas, ņemam visu nepieciešamo, kas mums ir vajadzīgs, un laižam projām. Atstājam pagātnē visu nevajadzīgo, visas bēdas, visas skumjas, visus pārdzīvojumus. Tava vēlēšanās ir braukt prom, atstāt nevajadzīgo darbu, atstāt nevajadzīgos cilvēkus, doties tiešām tālāk, viss jauns krasts, jauna dzīve, jauns sākums. Moto, zivju moto, decembrī. Jauna dzīve, jauns sākums, jauns es, bye, das viduļi, visi vecie, ja, kuri dara man tikai sāpes un pāri. Prom. Ļoti to nākotni. Šis lasījums ir bomba! Taisnīguma kārts, ko es teicu, izgriezt un teikt das viduļi visiem pagātnes cilvēkiem. Tieši tā, taisnīgums. Izsvērt visu. Skaidri spriest, pieņem pareizus lēmumus, būt godīgam, atbildīgam. Šitā te ieskauts starp diviem valdonīgiem līderiem, ja? Wow! Nekas tev netraucē, absolūti nekas tev netraucē doties uz priekšu un pieņemt šos svarīgos lēmumus. Redzēt cauri visiem, jo, kā mēs zinām, intuīcija tev ir ļoti stipra, ļoti spēcīga, un tu esi done over with this. Ar šiem meliem, ar šo viltību, ar šīm sāpēm, visiem pārdzīvojumiem, viss, tu vairs to nevar izturēt, tev ir jau šitā līdz kaklam. Pastīšos, ko nozīmē tavs izaicinājums, bet varbūt es stāstu ar to attitude, ka tu jau tā kā ar prātu jau saproti un rīkojies. Tu varbūt esi pārāk emocionāli, tāpēc tev ir grūti pieņemt šo lēmumu, grūti atstāt pagātnē aiz muguras, grūti piedot, grūti virzīties tālāk nākotnē. Ja mēs esam pārāk emocionāli, buģi. Zivtiņas mīļās. Iekšējie faktori, zobenu bruņinieks, tieši tā, ejam, traucamies, daram. Bum, mēs traucamies pretī, izvirzam savus noteikumus, savus mērķus un rīkojamies. To tevi pilnā gatavībā tu esi. Pat arī, ja tu šobrīd nezini, kas šī situācija, nezini, kas šie cilvēki, uzzināsi, viss atklāsies, tāpēc, kā ar taisnīgumu kārti, viss nāks gaismā, viss būs pēc nopelniem, 100%. Arie faktori, imperators.
Varbūt šis cilvēks, šī situācija ir saistīta ar to, ka viņi nespēja izkustināt. Viņi stāv, jo imperators, viņš ir ar ļoti, ļoti stingru raksturu un, kā jau Auna pārstāvis. Un varbūt ir šis kaut kāds sava veida konflikts, domstarpības. Es vairs šo necītīšu, es vairs šitā te nevaru. Nē, nekur tu neiesi, nekas nenotiks, šitā būs, sēdēsi, nekur neiesi. Kā nevarētu aizbēgt. Bailes, tornis, halo, zdrastie, tornis, bailēs. Wow! Cerības un vēlmes ir pamest, aiziet, būvēt jaunus pamatus, bet bailes ir no šīm pārmaiņām, bailes ir to, ka vecā dzīve sabruks, ka būs jāceļ jauni virsū. Mēs par Stambulas konvekciju, bez mazliet Stambulas konvekciju vienkārši manās kārtīs. Wow! Tornis, bailēs. Vai, brūkuņūk, un gala rezultāts saule, pozitīvisms, izdošanās. Ja mēs par Stambulas konvekciju runājam, točno, reāli, taisnīgums mūsu pusē. Ja Zīvis cīnījās par Stambulas konvekciju, jā, tad noteikti tas ir panākts. Kāpēc tas ir točna Stambulas konvekcija? 100%. Klauns, arī faktori. Wow! Nu, tieši tāpatās arī šeit točna, kā izlausties no kaut kādas situācijas vai no attiecībās. Nu, es vairāk domāju, ka tās ir kaut kādas attiecības. Jā, bet Stambulas konvekcija arī varbūt ir attiecību uzbūves pamats kādās attiecībās, teiksim tā. Jā. Bet gala rezultātā saulīte, būs taisnība, viss būs tā kā vajag, viss nokārtosies, būs panākumi. Viss būs labi. Viss būs pēc nopelniem. Jo šobrīd nav skaidrs. Šobrīd ir bišķiņ pagrūti. Vai būs pagrūti. Tā. Kaut kas man interesē. Jā, izaicinājums. Kāpēc kausu karaliene ir izaicinājums? Jo mazais review. Jo mums ir iedvesma, motivācija, vēlme kaut ko panākt, kaut ko mainīt savā dzīvē, veikt tiešām tādas grandiozas pārmaiņas, lai tas būtu darba vietas māja, attiecības beigušās, pārvākšanās, jo ir šī vēlme mainīt un doties tālāk, doties kaut kur pārējai citā jaunā līmenī. Un tagad mēs pastāvam par savu viedokli, kad ir jāmainās, kad ir jādara tā, ir jādara šitā, ir jāpieņem savu veidu lēmums virzīties tālāk, jo, taisnīguma kārts arī ir visi papīri, visādi līguma saistības un tādas lietas. Jo šeit tiešām it kā ietu pret sienu, mēģināt atrisināt kaut ko, bet gala rezultātā patās viss ir kārtībā. Baidīties no pārmaiņām, nav. Vienīgā lieta, kas ir patstāvīgi cilvēku dzīvē, tās ir pārmaiņas. Ja? Un no pārmaiņām noteikti nav jābaidās. Bet kāpēc izaicinājumā ir kausu karaliene? Kāpēc emocijas un jūtas ir izaicinājums? Tas ir interesanti.
pārlieku labas emocijas. Nezinu, varbūt jūs gribat ticēt un nocerēt visam labajam. Varbūt jūsos ir ļoti liela mīlestība, piedošanas spēja, uzticība, paļaušanās, bet jūs vairs nedrīkstat tā darīt. Redzi, pa ko es runāju? Nedrīkst tā darīt, un tu jau to nedari. Nedrīkst tā darīt. Kā tā var būt? Nu kā? Kā tā var būt? Atkal tas pats. Nevis kā tā var būt, bet tā ir. Bet nedrīkst šokēties. Jā. Šeit noteikti tiek strādāts pie tā, lai kaut kas nāktu gaismā. Lai nāktu kaut kāda patiesība, un tev liekas, ka tev ir taisnība. Tev liekas, ka tev ir taisnība. Tev ir taisnība. Tev ir taisnība. Kāpēc tavs izaicinājums ir kausu karaliene? Kāpēc tavas emocijas ir tavs izaicinājums? Tāpēc, ka tu varbūt nespēji izpaust tavas emocijas caur vārdiem, varbūt cilvēki tev apkārt to nesaprot, ja? Un šobrīd tev ir jāpieņem kaut kāds savu veidu lēmums vai palikt kopā ar šo cilvēku vai ar šo situāciju, vai tomēr, šeit ir mīlestība, šeit ir kaut kas ir kaut kāda savu veidu pieķeršanās un ir grūtības palaist, grūtības ļauties šīm pārmaiņām. Kausa karaliene paskaidrot izaicinājumu ar paskaidrojušo kārti. Kā tā var būt? Tas ir dubults confirmations to, ka pārlieku liela emocionalitāte stāv ceļā, lai sasniegtu savu augstāko labumu. Jā. Bombačka. Jo, noteikti ir situācija. Kāds cilvēks, par kuru ir tiešām dziļas jūtas, jā. Bet šis cilvēks traucē tev sasniegt un iegūt to, kas patiesi tev ir vajadzīgs. Tas ir tas, ko es jūtu, reāli. Gala rezultātā, tad, kad tu pieņemsi un aizies no šīs situācijas, tu atbrīvosi sevi un būsi tik laimīgs. Reāli. Tev patīk, ka tevi kontrolē, tev patīk, ka tev nav balss savas, ka tu nevari izdarīt to, ko tu vēlies. Tev patīk? Ai, mīlestība traka, klausies, Jo tev ir jāuzņemas atbildība, veikt šīs nepieciešamās pārmaiņas, un tev no tā nav jābaidās. Kas ir tas, ko tu gribi nākotnē? Uz kuriem tu gribi doties? Jo tu ceri un sapņo, un vēlies un vari nokļūt tur, kur tu gribi būt. Pastāvēt par savām vēlmēm un jūtām un emocijām. Virzīties uz priekšu ar pārliecību un drosmi, pastāvēt par savu taisnību, teikt, runāt, būt atklātam un pieņemt lēmumus, kas dara tevi laimīgu. That's it.